Vai tu zināji, ka no 2025. gada ir plānotas divas kadastrālās vērtības – fiskālā un universālā? Fiskālo vērtību vēl joprojām ir plānots izmantot kā galveno aprēķinu nekustamā īpašuma nodoklim, un šis aprēķins ir balstīts uz 2012. gada datiem. Turpretī universālo vērtību ir plānots izmantot dažādi cita veida aprēķiniem, teiksim, grāmatvedībai, finansēm, piespiedu nomas gadījumā. Divas kadastrālās vērtības ir plānots kā pārejas periods, kamēr tiks pielāgots un izveidots aprēķins, kas balstīsies jau uz jauno kadastrālo vērtību, jo, kā zināms, šobrīd kadastrālā vērtība no nekustamā īpašuma esošās cenas var atšķirties pat 3 līdz 4 reizes. Kāpēc kadastrālās vērtības ir nepieciešams aktualizēt? Aktuālas kadastrālās vērtības ļauj pieņemt ticamus un uz datiem balstītus lēmumus gan īpašniekiem, gan pircējiem, arī dažādiem biznesiem un arī pašām pašvaldībām. Un it īpaši tas palīdzēs pieņemt uz šiem datiem balstīts lēmumus pašvaldībām, kuras plāno un domā, kā attīstīt un investēt esošajā infrastruktūrā. Un kas mainīsies, kad tiks pārskatītas šīs kadastrālās vērtības? Uz jauno kadastrālo vērtību pamata tiks veidoti jaunie nodokļu aprēķini, kas, diemžēl, būtiski ietekmēs mājsaimniecības un to finansiālos lēmumus saistībā ar īpašumiem. Tas ietekmēs arī atlīdzības apmēru par zemes lietošanu piespiedu dalītā īpašuma attiecībās. Kā arī būsim godīgi, nekustamā īpašuma nodoklis ir pašvaldībām būtisks ieņēmumu avots viņu budžetā. Un kāds tad ir tālākais plāns? Tad šo jauno kadastrālo sistēmu ir plānots izstrādāt un pilnveidot līdz 2027. gadam, lai tā varētu stāties spēkā jau no 2029. gada janvāra. Dodies uz mūsu mājaslapu, kur pieejama vairāk informācija.